Kandavas vārds vēstures rakstos minēts jau 13. gadsimtā, bet tilts pār Abavas upi radies krietni vēlāk, un iespējams tieši sasaukšanās tolaik bijusi galvenā komunikācija starp kaimiņiem. Vienā vērpā, otrā auda, trešā zīdu šķētināja. Dod māmiņa to meitiņu, kas to zīdu šķētināja. Jādomā gan tās dziedāšana, tā jau tagad vairāk tāda moda ir, jo tad jau, ja sēta ar sētu sadziedājās, bet tāds lielāks masas, es domāju, ka nē. Bet tāda ikdienas komunikācija ar kaimiņiem otrpus upes? Noteikti bija. Nevarēja jau savādāk iztikt. Kā jau daudzām senām būvēm, arī Kandavas tiltam ir sava leģenda, kas vēsta, ka šai pusē reiz kāda mužnieka zirgs salauzis kāju. Kandavnieki būdami labi ļaudis iedevuši citu, bet pateicībā kungs lēmis, ka šeit jābūt tiltam, vien laukakmeņi jāsanes pašiem iedzīvotājiem. Guten Tag, meine Liebe! Esi sveicināta Kandavas tautā! Sveicināti tās viesi! Es priecājos jūs sveikt tik īpašā reizē, kāda ir šodien mums visiem uznākusi. Taisni tādēļ rēķinot pirms 140 gadiem ar Teodora von Firksa žēlīgu gadašanu tika būvēts Kandavas akmens tilts. Tas pats, ko jūsu kājas joprojām min. Katrā ziņā tilts kā komunikācijas līdzeklis neapšaubām bija ārkārtīgi svarīgs, tādēļ arī, kā mēs skatāmies vēsturē, ka tieši apkārtējie baroni un viņu muižas, viņu zemju iemītnieki bija tie, kas arī visvairāk centās panākt šo tiltu celtniecību, jo tiešām satiksme un satikšanās iespējams tas bija ļoti, ļoti nozīmīgi. Tilts, kas savieno veco un jauno Kandavu, būvēts 1873. gadā. No citiem saviem līdzgaitniekiem to atšķir 4 gandrīz 9 metrus platas un 5 metrus augstas velves. Man ir zināms tas, ka katrai arkai ir liels svars, un tad, kad tiltu būvēja, tad to būvēja uz sauszemes, nevis pāri upei, un tikai pēc tam mainīja upes gultni, lai ietu caur to tiltu tām arkām cauri. Šodien kandavnieki ikdienu šķērso tiltu pār Abavas upi un pat īsti iedomāties nespēja, ka bijuši laiki, kad tilta vietā bijušas tikai gājēju laipas, bet karietēm pārceltuve. Kandavnieku dzīvē ir kāda nozīme šādam tiltam? Ļoti liela. Satiksme uz zemītis, saldu, tā tālāk. Tad uz Tukumu caur šajieni mēs. Vienkārši, kā tas saucās, lūdzu? Stratēģiski nozīme. Kandavas tilts uzskatāms par vecāko laukakmens tiltu Latvijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.